Svētdien TV3 šovu Latvijas zelta dziesma apmeklēja arī vairākas sabiedrībā zināmas personas. Viņu vidū satikām arī ļoti karstās meitenes no TV6 karstajām laika ziņām. Karsto laika ziņu meitenes, ticiet vai ne, ir arī mūsu zelta dziesmās. Pagaidām gan ne uz skatuves, bet ar kādu mērķi, lai uzkurinātu publiku? Godīgi sakot, manuprāt, šeit uzkurināt īpaši nevajag, jo gaisa temperatūra tāpat jau ir diezgan karsta. Bet, atmosfēru mēģinām ķert priekš sevis un radīt citiem, cerams. Kāda ir jūsu prognoze šim šovam? Pagaidām es tikai iepazīstos ar visām dziesmām, patiesībā arī ar, kā lai saka, no to, kas ir tapis pirms manas dzimšanas vai īsi pēc. Un es domāju, pēc šīs raidījuma noskatīšanās varbūt arī būs kaut kādas prognozes. Ir arī tā sēžot zālē, gribas arī dziedāt līdzi? Mēs arī dziedam līdzi. Kāda ir, piemēram, jūsu mīļākā dziesma no tiem laikiem? Šeit ļoti dažādi laika dziesmas, grūti pateikt. Piemēram, tur 80. piemēram. Grūti teikt, es pat teiktu, ka man vairāk patīk tas, kad ir iespēja redzēt, kā jaunie izpildītāji tā laika dziesmas izpilda. Un es noteikti piekritīšu Fredim, kaut gan žūrija ļoti nokritizēja, man ļoti patika Emīla dziesma, kā viņš izpildīja. Viņa Irēnai gan nepatika. Un kāda jums patīk? Man patikās pat dziesma, kas izskanēja vislabāk. Grupa otra puse, jā? Jā.